Nu, vajag apkārt, bļē. Nelūži strādāja apcējumā. Bet, ka vajadzētu, statīviņu vajadzētu. Tā tad notiek esam iebraukuši pie tīruma Jeru pagastā pie Jaunzemi mājām, kur notiek ražas novākšana ar John Deere kombainu, un tās ir auzas, ko novāc. Bet ziniet, kā tu sāc filmēt, tā tev sāk vērot. Man tas šausmīgi riebjās. Vai tiešām cilvēki ir tik, tik zemiski un ļauni, ka tev prasīs, kam tu tos video turi. Nu, bļāviens, nu kāda tev starpība, kam tu viņus dod? Galvenais, ka tas ir process, kas notiek katru rudeni, bļēm. Piedodiet man, ja tu man video skaties, jā, vecais. Sorry, te būs YouTube, bet, nu, nekas nelikumīgs. Jasna? Tā kā tā ir. Lauki, bērni. Šī vieta. Jā. Tu tajā mājā agrāk dzīvoja viena traka ģimenīte. 3 cilvēki. Šeit bija agrāk zāles tīrums Jānim Celmiņam. Šeit mēs nācām lejā no mājas ar bērnu ratiņiem, un tad mēs gājām šeit augšā uz šo pusi, un tad mums bija mežs, mēs gājām tur mežā ogot un sēņot, un protams, nācām mājā pilniem kurviem ar visādām lietām, un tur bija vecāmām taisīja zaptes un ievārījumus, un ko tik nevārīja, visu kaut ko darīja. Man ļoti patīk tādas lietas. Pusdienas laikam atveda, es tā sapratu. Man tā šķiet, ka pusdienas atveda, jā, varētu tā būt. Nu, varbūt pagaidīsim, kad varbūt Raimonds brauks mums atpakaļ pa šito pusi. Tīsimies, kas tur notiek. Nav ko piepisties citiem, vai ne? Tā ir, bļa. Pafilmē to, kas te notiek. Bet atcerēties to, kā pa šitiem laukiem agrāk gāja, es atceros, agrāk gāja vecās ņivas, Jeņiseji. Tādi kombaini bija 80. 90. gados, kad man bija tikai, varbūt tās 12 gadi, 13. Un tad mēs te nācām katru reizi, un tad bija gaziki brauca tur uz Kalntemekas kalti. Reki Kalntemekas kalti pārreku. Un tad mēs braucām līdzi, un tie laiki jau ir beigušies. Visu jau gribās pašam darīt, zin kā. Paiesim bišķi uz leju, pafilmēsim šito te. Tas stulbais velipēds man te traucē. Aizbrauksim te lejā. Nu, takš, bļēt, būtu kāds nopļāvs, tas te džungļus, nu, johaidi ar ārā. Pēc kā te izskatās? Šausmas kaut kādas, nu. Iespējams, ka tajā šķūnī, es domāju, kad arī bēr šito te graudus, jo pusdienas laiks laikam viss saskatīt. Jā. Tāds skats ir, ka pusdienu laiks ir. Nu, tā tad viens mums ir nofilmēts. Nofilmēsim vēl kaut ko. Vai kā es šīs vietas atceros, kā man šeit gribās atgriezties un dzīvot. Bet mammai negribās. Mammai šeit viss
Viss liekas tik pazīstams, jo šeit viņai mamma dzīvoja. Un šeit viss liekas tik pazīstams un jauks un tuvs. Un, ziniet, ir grūti tādā te vietā atgriezties kā šī. Man īstenībā, godīgi sakot, te ir asaras acīs. Teikšu godīgi, man ir asariņas acīs, jo tāpēc, ka šeit ir nodzīvots ļoti daudz. Un reku viens staps ir palicis. Pie tā mēs pieslēsim Ričuku galvenais jāsaslēm riepas nepārtot. Stāv ķēm, stāv. Stāv maitā. Stāvi maitā. Vēl kaut kādus kadrus uzpilmēs, tad lēnām jau jābrauc uz māju pusi. Jāizbrauc vēl tur uz to pusi būs. Jāpaskatās, ka mums ir Raima. Eku man ir Raima. Es domāju ka vajag statīvu nākumu. Jā, izstāst, ka pusdienas atveda. Tāds skats ir, jā. Jā, kas sēd, tas strādā, pareizi. Tāds teiciens vienmēr izskanējis. Turn around. Kā gribēju teikt, jā. Šis tīrums agrāk, ko es tagad filmēju, ja, viņš bija līdz. Viņš bija no turienes, ja, redziet, tur, no tā ceļa, līdz aiz tiem kokiem vēl lejā, bet ne līdz mežam. Tur bija zaļa pļava. Tur tajā vietā bija zaļa pļava, tur varēja vienkārši, tur bija tāds iebraukts ceļš, pa kuru varēja iebraukt iekšā pa kuru varēja iebraukt iekšā jā, redziet, šitie vecie traktori man ļoti patīk. Šis process, viss, kas te notiek tajās Jeru pagastā, jā, tas ir tik interesanti Blīn ar ārā šitie vecie laiki, man ļoti patīk. Atgriezties šitur atpakaļ un pafilmēt šito notiekušu idillīti visu, tas ir, teikšu godīgi. Iespējams, ka šos, pagaidu, pastīsimies, kur viņš aiziet, pagaidu. Man ir tāds ka viņš aiziet uz Šķūni. Tas Belarus. Es tā domāju, kad viņš aiziet uz Šķūni. Neļurkājies, maita. Jā, viņš aiziet taisni. Un Šķūni iekšā. Jā, re, tiešām. Točna.